Valmierā ir vairāki pamatmaršruti, taču pilsētas autobusi nebrauc tikai pa tiem vien. Dažas reizes dienā šoferiem no tiem nākas novirzīties, lai piestātu arī citās pieturvietās, un tas jau tad ir kā papildus reizes. Autobusu kustības sarakstā tas arī attiecīgi tiek norādīts ar papildus simbolu. Šāda kārtība grūtāk saprotam varētu būt iedzīvotājiem, kas ar sabiedrisko transportu pārvietojas reti vai arī pilsētas viesiem, taču ikdienas pasažieri atzīst, ka pie tās jau pieraduši. Tur viss ir skaidri pateikts, kad brauc uz Kocēniem, kad uz staciju, kad uz tirgu, taču vairāk neko konkrētāk nemaz nevajag. Tos apzīmējumus visus saprotat? Jā, saprotu. Tur tak viss tā uzrakstīts, ka nesaprast nemaz nevar. Saprotam jau ir. Nekāda problēma nav. Tikai ļoti reti tie autobusi gan iet. Ilgi jāgaida. Bet tā viss kārtībā. Jūs droši vien arī tāpēc, ka esat jau pieradusi. Pieradusi, protams. Man sarakstīns arī ir tā kā no avīzes, iepriekš tāpat apskatos, un tā vārdu sakot piemērojos. Sabiedriskā transporta tīkls Valmieras pilsētā veidojies, attīstoties tās infrastruktūrai un pieaugot iedzīvotāju pieprasījumam. Uzņēmumā VTO Valmiera informē, jau vēsturiski tas ir sarežģīts, un tā vietā, lai ieviestu vairākus desmitus pamatmaršrutus, kas daudzi no tiem tādā gadījumā būtu nerentabli, ir pieņemts jau esošajos iekļaut arī citus pieprasītus galamērķus. Tā piemēram, 8. autobusu pamatmaršruts ir Kocēni slimnīcas stācija. Kopumā tajā ir 75 reisi, un daļa no tiem izbrauc arī pa citām ielām, tā iegūstot sev papildus apzīmējumu ar burtiem A, P, K un citiem. Vienā reisā autobus izbrauc caur bitīti. Tātad viņam vajag kaut kādu apzīmējumu, kas norāda, ka viņš iet caur bitīti. Bet viņš neiet patstāvīgi, ir tikai viens, pieņemsim 3 maršrutu reizes, kas iziet caur bitīti. Tātad viņam vajag kaut kādu apzīmējumu. Jo savādāk, kā jūs Kocēnos sapratīsiet, ka viņš izbrauks caur bitīti. Viņš iet ne tikai caur bitīti, bet vēl arī caur Purvielu, jo Purvielā atrodas mākslas skola, un arī bērniem, vai arī tur pieaugušie tāpat studē, viņiem no Purvielas vajag nokļūt stacijā. Tātad nākošais apzīmējums. Un tieši tāpat papildus simboli tiek pievienot klāt arī citiem maršrutiem, kas tad norāda, kā vēl bez jau standarta maršruta kursē konkrētais autobus. Šādā veidā autobusu saraksti tiek veidoti jau sen. Kā apliecinājums tam 1990. gadā izdota brošūra. Vien toreiz papildus apzīmējumu vietā izmantoti citi simboli. Toreiz ir bijuši krustiņi. Tātad 6. iet uz staciju, 6. ar vienu krustiņu. Uz staciju caur Kaugurmūīžu. 6. ar 2 krustiņiem uz staciju tikai sestdienās, svētdienās, 6. ar 3 krustiņiem uz AK12, principā tā sistēma jau, Un toreiz bija tā, kad bija ne tikai krustiņi, arī bija zvaigznītes, un tad vecāka gadagājuma cilvēki, viņi neatšķir jau vairs krustiņu no zvaigznītes. Tad vienkārši tagad mēs cenšamies ar tiem burtiem izlīdzēties. Uzņēmumā ir domāti dažādi risinājumi, kā sistēmu varētu vienkāršot, tomēr jau esošā kārtība atzīta par veiksmīgāko. Tāda pati prakse pastāv arī citās pilsētās un valstīs. Valmierieši atzīst, aiz steigas un pārskatīšanās pastāv iespēja sarakstos kļūdīties, bet, ja jābrauc bieži, tad jau ierastākie maršruti zināmi. Jāapskatās, zinu. Vienreiz bija tā, ka nepareizi aizbraucu, bet tagad jau es zinu, zinu. Tas lika iegaumēt vēl vairāk. Jā. Nevajag neko jūs prāt vienkāršot? Iespējams, ka varētu, vecākiem cilvēkiem es pieļauju, ka ir arī tādi, kas uzreiz to neuztver informāciju. Par to var padomāt. Tā kā grūti tos apzīmējumus saprast, kas kurā brīdī jūs kuriem. Arī, ka, ja slikts apgaismojums, tad, protams, viņi arī tik sīkā drukā tur neko nevar izlasīt. Šobrīd Valmierā ir 12 autobusu maršruti un 12. kas ieviests kā pēdējais, lai Valmiera Mūžas un Brīvības ielas bērniem būtu iespēja nokļūt uz mākslas skolu, pagaidām tad arī vienīgais bez izmaiņām un kam tā tad nav papildus apzīmējumi. Uzņēmumā VTO Valmiera piebilst, ja tādu nebūtu nevienam, pilsētā būtu vairāk nekā 100 dažādi autobusu maršruti, un tas autobusu kustības saraksts padarītu vēl grūtāk uztveramus. Nemaz nerunājot par to, cik daudz vietas tie aizņemtu, lai ierakstītu visu informāciju.